Ja tev ir mājaslapa un tu gribi ar savu mājaslapu piesaistīt vairāk klientus, vai ja ir tāda situācija, ka tu piesaistīji ar savu mājaslapu, cilvēku paši tevi atrada Google un pēkšņi vairs neatrod, tad šis video ir tev. Cilvēki man par to bieži jautā tagad, un tāpēc arī top šis video. 2023. gada beigās notika lielas izmaiņas ar Google algoritmu. Google sāka rādīt cita veida saturu labākās pozīcijās. Pēc tam arī 2024. gada pavasarī bija lielas izmaiņas, un tagad atkal 2024. gada decembrī, ap 20. decembrī bija lielas Google algoritma izmaiņas. Rezultāts bija tāds, ka daudz cilvēki, kam pirms tam viss bija forši, cilvēki paši viņas atrada, nāca uz viņu mājaslapām, pirka pakalpojumus, preces, pēkšņi sāka zaudēt šos cilvēkus. Dažos gadījumos arī man personīgi ir tāda pieredze bijusi, ka tas zaudējums bija līdz pat 90%. Tev atrada 100 cilvēki, pēkšņi atrod tikai 10. Tas notiek, tas var notikt, tam ir jābūt gataviem. Kāpēc tā notiek? Tas notiek tāpēc, ka viens no iemesliem. Tāpēc, ka mainās internets, internetā ir vairāk mājaslapu, ar mākslīgā intelekta palīdzību mājaslapas radīt var ātri, daudz saturu var radīt ļoti daudz, un Google vienkārši ir jāsaprot, kā tajā visā miskastē atlasīt kaut ko labāko. Tad, diemžēl, cieši arī tie, kas rada labu saturu, labu informāciju, arī tie cieši, jo nav pietiekami liela, nav pietiekami ietekmīgi. Google vienkārši padomā, šī lapa laikam nav laba un vairs nerāda. Tas var notikt, tam ir jābūt gataviem. Ko darīt? Manuprāt, ir pāris tādi galvenie virzieni, kā par to domāt. Un pats svarīgākais, es teiktu, ir sākt domāt par to, kā vairāk iegūt no tā apmeklējuma, no tiem cilvēkiem, kas pie tevis atnāk. Un es nedomāju to, ka tev vajag izspiest. Tev vienkārši vajag būt radošākam, kādu vēl vērtību tu vari piedāvāt. Tev vajag domāt, kā labāk optimizēt to savu mājaslapu, lai tā labāk pārdod, lai tā labāk pārdod kaut kādas ekstras, ko tu vēl piedāvā, lai cilvēkam ir ērtāk. Un otrā lieta, tāda lielā lieta, manuprāt, ir ļoti svarīgi domāt par to, kā būt noderīgākam savam klientam, lai cilvēks grib pie tevis nākt atpakaļ arī pats. Tas tās divas lielās lietas. Nefokusēties uz to, kā iegūt 1000 vai 100 000 cilvēkus. Fokusēties uz to, kā iegūt klientus un kā sniegt labu pakalpojumu šiem klientiem, lai viņi paši grib nākt atpakaļ.